Jaunā gada straujais atkusnis radīs krietnus zaudējumus Nēģu zvejniekiem Salatsgrīvas novadā. Ūdens līmenis Salacā šajās dienās ir cēlies par aptuveni metru. Lielākās svārstības novērotas 1. janvārī, kad upē sākusies ledus iešana. Tad arī ledus krāvumi sev līdzi aiznesuši visu 3 uz Salatas upes esošo Nēģu taču koka konstrukcijas. Aleksandrs Rozenšteins Nēģu zveju pārtraucis jau decembrī, tad arī izņemta lielākā daļa murdu un citas koka detaļas. Tomēr visu pasargāt neizdevās. 1. janvāra rītā 9 mēs izņēmām murdus ārā, bija 1,5 kilograms nēģu. Un sapratām, ka līmenis ceļās, kad nav ko ākstīties, jānes te murdu malā. Nonesām murdus malā, norāvām vēl laipus malā, un tad arī pēc pusstundas sakustējās viss. Arī pēdējie lomi bijuši niecīgi, vien daži kilogrami. Vai šogad 1. loms, vai šo sezonu pēdējais loms. 31. un 1. ir 5 kilogrami. Nodarītos zaudējumus šogad saimnieks vērtē vien pārsimts latu vērtībā. Citus gadus ledus sev līdzi aiznesis visu konstrukciju, radot pat 1000 latus lielus zaudējumus. Rozenšteins atceras, līdzīgs strauji atkusnis janvāra mēnesī iepriekš Nēģu zveju pārtraucis 2000. gadā. Zvejojām, un arī janvārī šādi tepat sakustējās ledus uznāca atkusnis, jau bija sākusies jau zemledus zveja, un arī uznāca, bet ir bijuši gadi, kad iziet pat 2, pat 3 reizes ledus, atkal uznāk augsts, uzsalst un atkal silts. Bet, lai gan pēdējos kaut kādus 6-7 gadus, es neatceros. Tad ir bijis tā, kad ir sākusies tā ziema, tad viņi ir bijuši līdz pavasarim. Ledus sev līdzi aiznesis arī pārējo 2 Salatas upes būvēto Nēģu taču koka konstrukcijas. Ilgadējs zvejnieks Vispaldis Šrenks stāsta, ar lielākiem vai mazākiem zaudējumiem šajā nozarē jārēķinās ik gadu. Šogad kaut ko savāds dabūja salasīt materiāls, bet tā pārsvarā visu materiālu arī aiziet jūra. Taču saimniekiem zaudējumu, ko ik gadu rada ledus iešana, jāsadz vien no pašu kabatas, jo neviena apdrošināšanas kompānija šobrīd nav gatava uzņemties šādu risku. Taču būva ir nenopietna būva. Viņi ir, kā jau parasti, tikai 1 gadam, jo ir laba ziema un iztur rudeni, bet pavasara palaikas viņš aiziet tā vai tā. Nēģu taču saimnieks šo sezonu raksturo kā ļoti viduvēju. Nozveja bijusi te uz pusi mazāka nekā pērn, un nozvejas sezona saīsināta vēl par mēnesi. Tāpēc zvejniekiem būs jādomā, kā izdzīvot līdz nākamās sezonas sākumam augustā.